Un viens, divi, 3, 4. Tīri, zobiņas tīri, un mēli ar. Nav atskaļi, nu. Kā? Tas ir izsauciens. Un mēli ar, un tad sāc no jauna. Tīri, zobiņas tīri, 2 reizes dienā. Nebūs par labvakar. Labvakar. Šajā izlaidumā mēs mēģināsim atrisināt mūsu ielgušo strīdu par to, kā mazgāt zobus. Māra parādīs savu versiju par taupīgu zobu mazgāšanu. Tā ir šļurk versija. Šeit mums ir mēkrūze. Māra mazgās zobus. Mēs izmantosim šo spaini un izmērīsim, cik daudz ūdeni viņi iztērē. Un tad es parādīšu savu veidu ar krūzīti. Jā. Tā, tad sākam. Nu viss. Un tas bija viss? Tas bija viss. Vai tu jūti zobu pastu savā mutē? Nē. Labi. Nu tad ko? Nu tad izmēram, kas mums te ir sanācis. Vai kā plēvers izlaikas? Nu, atzīmējam. Pagaidi. Pilīte. Kaut kas te vēl ir palicis. Nu, un mēs uzvākam. Ir. Nu, lejam ārā. Un tagad Ivo metode. Aiziet, Ivo. Tā tad mēs ņemam šo krūzīti pēc skaisti ar mašīnīti. Es paturēšu. Paturi. Kur zobu pasta? Sevē. Nedzer, no tās kļuvis. Un nomēram, ko tad Ivo mums te sastādājis. Un lejam iekšā. Un Ko mēs tur redzam? pagaidām. Es jau redzu savu uzvaru. Ivo. Māra. Ko mēs redzam? Ivo ir izlietojis daudz mazāk ūdeni nekā Māra ar savu krūzīti. Un ko mēs secinām?
Atkal ir piepildījusies vecā labā paruna. Tērē mazāk, Maksā mazāk. Tu tiešām tik maz iztērēji? Nu, kā redzi? Gan uz pusi gandrīz. Jā. Vai Mārtu atzīsti? Jā, es atzīstu. Es esmu iztērējis savā dzīvē tik daudz ūdeni pavelti, lai krūzīti. Jā. Bet nu ko darīt? Rītdien dzēršu ūdeni ar krūzīti. Cersi. Kā saka Rainis, pastāvēs, kas pārmainīsies. Tātad no rītdienas maina savu zobu tīrīšanas metodi. Viennozīmīgi.